Nu sveiki! Noskatījies iepriekšējo video. Varbūt arī padomāju, ka varētu izpildīt. Kā gāja? Vai arī tikai palika pie padomāšanas. Vai arī pat padomāju, ka metodas nedarbojas. Un es tad varu pateikt, jā, metodas nedarbojas, ja viņas neizpilda. Un vislielākais noslēpums pasaulē ir tas, ka ir jāizpilda. Ja tev kaut kas iepatīkās, ir jāizpilda. Citādāk nevar būt. Un tikām es esmu iznākusi pastaigā, jo es zinu, ka citādāk nevar būt. Ir jādara tas, ko gribās, un jābauda. Un nepietiek ar padomāšanu vai teikt, jā, es zinu, tā metode baigi labā ir. Nu, nē, viņa nebūs laba, kamēr tu to nedarīsi. Bet metode ir pārbaudīt. Visu, ko es saku, ir NLP praksē balstīts, neirolingvistiskās programmēšanas praksē balstīts, un obligāti tas ir jāizpilda. Obligāti. Tad cilvēks staigā garām un nesaprot, kādā valodā es te vervelēju. Bet nav jau svarīgi, jo man ir svarīgi tas, lai tu saproti, ka galvenais ir darīt. Tas ir vislielākais noslēpums. Un lielais noslēpums ir darīt arī tad, ja tev 100% nav skaidrs, jo praksē tu arī mācies. Tas attiecas uz visām lietām. Nevajag gaidīt, ka tu būsi 100% ideāls, jo tā jau nekad nebūs. Dari, mācies, kusties, mēģini, nepatiks, aizmirsīsi. Bet nevajag sev piekraut pilnas smadzenes ar nevajadzīgu informāciju, kuru tu neizmantosi. Ja tu negribi neko savā dzīvē uzlabot, tad arī nevajag. Nevajag interesēties, nevajag klausīties, štopē savu picu pretī televizoram, skaties trulās ziņas un viss. Nedomā par sevi, nedomā par savu nervu sistēmu un par savām smadzenēm. Vienkārši tas ir tavs lēmums, ko tu darīsi. Vai tu sēdēsi un savā nožēlā un vainosi savās neveiksmēs un likstās visus pārējos, vai tu atvērsi acis un beidzot ķersies sev klāt. Nekad jau nav par vēlu. Mēs neviens neesam piedzimis 100% gudri. Mēs visu apgūstam, mēs dzīvojam tagad. Mācies, cīnies un ceri, lai dzīvē kam dēri. Jauka dienu!